Vai tu gribi redzēt manas mājas aptieciņas īso versiju? Bāze, kura man ir vienmēr. Vienmēr pamatu pamats. Un absolūti tīra, dabiska lieta. Tas ir šīs 3 pudelītes. Jā. Tas ir viss, kas ir nepieciešams mājas aptieciņām. Lavanda ir, manuprāt, vispār numur 1 kvalitatīvai, 100% tīrai, dabīgai, ideālā variantā, terapeitiskā līmeņa. Lavandai ir jābūt katrā mājā. Dažādiem pušumiem, sasitumiem, iegriezumiem. Uzreiz tikko kā ir gadījies sveiks iegriezums pirkstā vai vienalga, kurā ķermeņa daļā. Tīrā veidā pilnāt virsū lavandas ētrisko eļu. Uz zilumiem, uz rētām, ja ir galvas sāpes vai vēders sāpes, ja ir sievietēm sāpīgas cikla dienas, smērēt vēderiņu, pilināt nabiņām. Skaistuma kopšanā plus vēl, ja, bet par to ir atsevišķi. Šodien vairāk tā kā aptieciņa. Pie dažādām sāpēm, pušumiem, sagriezumiem, traumām, visur lietojam pa virsmu lavandiņu uzreiz. Tā ir tāda ātrā pirmā palīdzība. Tālāk, nākošais - piparmētra. Piparmētra ir fantastiski atsveidzinoša, svaiga, atsveicinoša, svaiga, atveicinoša. Palīdz, ja ir augsta temperatūra. Palīdz mazināt karstuma viļņus, sasmērējot savu ķermeni. Tāpat arī vasarā, ja ir gadījies pa ilgu pabūt saulē, pārsauļoties, tad piparmētra atšķaidīt kopā ar bāzes eļu vai piparmētra pudelītē ar ūdeni kārtīgi sakritīta un tālāk tātad attiecīgi ūdens pudele ar piparmētru var izsmidzināt uz ķermeņa, vai arī piparmētru sajauc ar bāzes eļu un sasmērē tās vietas, kuras ir apdagušas. Gan palīdzēs ātrāk sadziedēt, gan arī tātad noņems no šo nepatīkamo karstumu, radīs atsveidzinošu efektu. Enerģizējošs. Ja nav enerģijas, tātad neķeramies pēc kafijas vai pēc kādiem citiem stimulatoriem, šī ētriskā eļļa palīdzēs dabiskā veidā aktivizēt savu enerģijas potenciālu. Vienkārši sasmērējot vai nu galvas mataino daļu, vai pelpojot vienkārši no plaukstām vai no pudelītes. Un tā būs fantastiska ētriskā eļļa aptieciņām. Un trešā, bez kuras nav iedomājamais aptieciņa, ir eļļu maisījums tīvs. Tā sastāvā ir krustnegliņa, citrons, kanēļa miza, eikalipts un rozmarīns. Tāds jaudīgs sastāvs, jaudīgs maisījums palīdzēs pie jebkuras augstēšanās, saslimšanām, vīrusiem, ļoti spēcīgs pretvīrusu antibakteriāls līdzeklis, antiseptisks. Vienkārši tā ir kārtīga bomba ciņā ar dažādiem vīrusiem. Jā, un lieto uz ķermeņa, sajaucot kopā ar bāzes eļļu, uzsmērēt pēdiņām vai uz krūtīm, priekšpusē vai muguras daļā. Pēc sajūtām, pēc nepieciešamības. Var lietot profilaktiski, sevišķi rudens ziemas periodā, arī maziem bērniņiem. Šīs visas 3 ētriskās eļļas drīkst lietot maziem bērniem, protams, atšķaidītā veidā vēlams. Un tā kā šīs ir vienkārši, tas ir aptieciņas kombo. Plus vēl, protams, ja jums vajag plāksterīt, plāksterīši man ir, man gan vēl ir daudz citas ētriskās eļļas, bet šis ir tas, ar ko pilnīgi pietiek mājas aptieciņai. Tā kā, lai daba ienāk mūsu aptieciņās.